Var uztur? Ļoti būtu uzvedētāji. Visi pakasīsim damu un nelasi. Nu galvas. Kāds galds spēļu vakar. Jāpapā. Hai! Čau! Čau, Jākab. Čau, Ants. Kā tev iet? Tas tāds personīgs jautājums. Nu labi, es atvainojos, ka es iegāju tavā personīgajā zonā. Tu iegāji ar saviem vārdiem manā zonā, Ance. Man tev ir labāks jautājums. Kā tevi sauc? Ance. Tevi sauc Ants. Ants, man tev ir cits jautājums. Vai tu zināji, ka pirms gada un 1 mēnešu, kopš ierakstīšanas brīža, tika ievēlēta jauna Latvijas Saeima? Iedomājies, es zināju. 14. Saeima. Jā. Jā. Un... Jā, tas bija viss, ko es gribēju zināt. Paldies! Šodien šajā sērijā mēs parunāsim par to, kā viņiem ir gājis un negājis, veicies un neveicies. Jā. Jā, nu, es personīgi esmu jauniņais politikā. Šī ir mana pirmā Saeima, kurai es sekoju aktīvi. Pagājušā Saeima, es atceros, tagad es pievērsos viņai bija 27 partijai nepiedarošie deputāti un LKPV bija tikko izjūtas, jā? KPV. KPV? KPVLV. KPVLV, nu redz, nekur pierādījums. KPVLV, man likās kaut kas tam līdzīgs. Ir KPVLV. Bet... Tu teici kaut kāds LVKP. LVKP? Izklausās labāk. KPVLV, nu jā, interesanti. Nu jā, tātad, man nav tik lielas zināšanas. Šī ir mana pirmā Saeima, kurai sako līdzi. Interesanti. Ko tu domā? Kā varbūt tev? Cik daudz tu sako līdzi šai, iepriekšējai, vēl pirms? Nu, man liekas, sekoju līdzīgi. Tik sekoju pagājušajai, tik es arī sekoju tagadējai. Palasu ziņās kaut ko painteresēs. Es pagājušajai sekoju līdzi vairāk Saeimā, jo es tajā laikā arī strādāju Saeimā. Oho. Šobrīd es vairs nestrādāju, tā saikne kļūsi mazāka. Ants strādāja Saeimā, tu biji tā kā deputāts? Nē, es biju apkopēji. Kā jau mēs visi? Saeimā? Tu nebija apkopēji. Tu negribi izpaust, kas tu biji. Tas ir konfidenciāli. Jā, noteikti nekur nevar atrast šo informāciju. Es domāju, ka var. Var. Nu redz, jums interesē, jums ir rekordi nodarbi. Tātad, labi. Es pieņemu, ka tu esi zinošāk. Par šīm lietām es tā gribētu domāt, ņemot vērā tavu topošo maģistru šajā jomā. Bet man būs maģistrs starptautiskajās attiecībās, nevis iekšā politikā. Nu, bet šīs ir starptautiskas attiecības no ārpuses. Ok. Tāpēc viss skaitās. Ok. Tieši tā. Kā tu jūties par to, ko mēs esam ievēlējuši? Un redzot tagad kaut kādus jau darba augļus? Drito vai kociņi. Redz, man nevar ko salīdzināt. Nu tā, godīgi es... Bet šīs bija arī mans pirmās Saeimas vēlēšanas. Kurās tu balsoji? Jā. Jā, man arī. Es nebalsoju. Es balsoju. Nu redz, ko lai saka? Es noteikti neesmu tāds cilvēks, kam ir spēcīgas politiskie uzskati. Esmu diezgan atvērts diskusijām un tā, un es saprotu gan koalīcijas, gan opozīcijas pusi. Es tiešām nezinu, ko man vajadzētu sagaidīt. Man šķiet, ka Saeima strādā ok. Es nezinu, vai es gribu izpaust savu viedokli par to jauno ministriju un to, kas bija iepriekš, kur man šķiet veiksmīgāk, vai par to vajadzētu runāt. Par ministriju vai domā par ministru kabinetu? Ministru kabinetu. Nu, ministriju, nu jā, es saku. Pieturēsimies pie terminiem. Pieturēsimies pie pareiziem, ļoti jautriem terminiem. Jā, nu, mums nomainījās ministru prezidents, visi ministri, visi. Jā. Bet daļa ministru nomainījās. Sabruka koalīcija. Mums pievienojās no jaunā gada, bet no jaunās Saeimas jauns ministrs. Vides. Jā, un klimata. Tā kā tas ir kaut kas jauns, tagad mums ir 15 vīriņi un sieviņas. Tas ir interesanti, bet es nevaru atbildēt šo jautājumu. Man šķiet, ka ir ok, nu noteikti nav nekas tāds, par ko esmu bijis ļoti šokēts.
un ko es nesaprotu, jo man šeit ir mazāk svarīgi, protams, tas, ko es domāju, kā viens personāls. Vairāk ir svarīgi tas, vai man šķiet, ka Saeima pilda savu pienākumu, kas ir kalpot saviem pilsoņiem. Nu, piemēram, nezinu, man šķiet, ka partijai X ir jāatbilst tām vērtībām, kurām atbilst cilvēki, kas par viņu nobalsoja. Man šķiet, ka partijas lielā mērā to dara. Lielā mērā? Nu, es nobalsoju par vienu partiju, bija vēl 15, es nezinu pilnīgi visu, ko sagaidīja katrs cilvēks, diemžēl. Es teiktu, ka jā, lielā mērā partijas dara to, ko solīja. Protams, dažas bija tādi pārsteigumi. Nu, dažām es vairs, no konkrētām opozīcijas partijām vispār vairs neko nedzirdu. Es nezinu, vai tie deputāti vēl kaut ko dara. Viņi padevās? Nu, nē. Es nezinu. Protams, par stabilitāti. Es ļoti maz zinu par Latviju pirmajā vietā. Varbūt... Tu vienkārši neesi tiktu kā? Man nav tiktoks, jā, draugi. Es neesmu. Un tās nav partijas. Es būšu godīgs. Tās nav partijas, par kurām es balsoju. Jā, šoks. Ko tu teiktu? Kā tev šķiet? Nu, katrā ziņā šis gads ir bijis tāds, ir tāda viesuļvētra izskrējis cauri Saeimai, man liekas, jo bija ļoti ilgas jau tās pirmās koalīcijas sarunas, kad nevarēja saprast, Kariņš runāja par krēslo 3 vai 4 kājām, un tad runāja par koalīciju partneriem. Un tad nevarēja vienoties, un bija grūti saprast, ko tad ņemt, progresīvos ņemt vai neņemt koalīcijā. Beigās nepaņēma, izveidoja koalīciju 3 partijām, kas, kā redzam, šobrīd nebija pat efektīvākā, viņa pēc laika sabruka. Šķiet, ka šī bija otrā īsākā valdība neatkarīgās Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Kaut ko tādus, varbūt kaut ko varu jaukt, bet katrā ziņā bija rekord īs šīs koalīcijas pastāvēšanas laiks. Bet attiecīgi, piemēram, Kariņš, ja ņem vērā viņa gan šo termiņu, kas ir no vēlēšanām, gan arī visu iepriekšējo termiņu, viņš ir bijis, ja ne pats ilgāk esošais tā kā premjerministrs, jā. Un tad attiecīgi atkal tika meklēta jauna koalīcija, jauni sadarbības partneri, jaunajai vienotībai tika uzticēts šis mandāts. Neaizmirsīsim, ka pa vidu bija arī prezidenta vēlēšanas, kas arī tur notika drāma un ka koalīcija savā starpā nevarēja vienoties, par ko tad balsot, kurš būs tas viņu kandidāts, un beigās prezidents tika ievēlēts principā ar opozīcijas balsu palīdzību, un tas bija traki. Un es teiktu, ka tas arī bija tas aizsākums koalīcijas sabrukumam un jaunas koalīcijas veidošanai. Jūs nezināt, par ko mēs runājam, nezinu, kā to īsumā pateikt. Šis bija kaut kas tāds, par ko es arī ar tevi gribēju runāt, par prezidenta vēlēšanām, bet īsumā jaunā vienotība, ar visvairāk sēdvietām Saeimā, es teiktu, ir tāda līderu pozīcija ieņēmuši. Viņiem bija koalīcija, kas ir tā kā virs 50 deputātu klubiņš, kurā labākie draugi. Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts. Un viņi kopā draudzējās, viņiem tur visi visādi gāja. Tad man likās, ka viņiem gāja ok, bet acīm redzot nē, jo, es varu teikt, man nebija ko salīdzināt. Man liekas, visiem tā ir tā pirmā pieredze ar Saeimu, ka tu seko līdzi un kaut kas jau tiek darīts, bet tu nezini, vai vajadzētu vairāk, vai tieši šis ir labāk nekā citreiz. Un tad bija prezidenta vēlēšanas, un tur bija liels kišmiš, jo jaunā vienotība sākumā izvirzīja, ko viņi izvirzīja Leviķu. Nē, Levits viņš vienkārši turpināja. Viņš gribēja turpināt, un jaunā vienotība teica, ka viņu atbalstīs. Un tas bija tā kā... Un Nacionāla apvienība arī, jo tas bija tā kā pirmais kandidāts. Bet apvienotais saraksts gāja ar Pīlēnu, un tur viņiem nebūtu pieticis balss Levitam. Un tad bija pavērsiens. Levits devās prom, viņš teica, nē, šis nav man, es nebūšu. Es atkāpjos, jā, un jaunai vienotībai bija tāds, Pīlēnu mēs negribam, kas tur vēl bija šitā te... Elīna Piņa.
Pinto, Elīna vēl nebija, man liekas, izvirzīta, vai bija jau? Neatceros to. Nu jā, tas secība nav varbūt tik būtiski, un Elīna arī bija apritē no progresīvajiem. Viņa bija vienmēr uzskatīta, ka saņems tikai progresīvo balsis. Kas tā arī bija? Tā arī bija, jā. Un tad bum parādās Rinkevičs, ja jūs sagojat līdz politikai, esošais Latvijas prezidents. Tad jūs varat minēt, kas notika. Viņš tika ievēlēts, un viņš tika ievēlēts ar jaunās vienotības balsi, progresīvo un zaļo. Jā, un nacionālajā? Nē, Nacionālā apvienība pat neieradās prezidenta vēlēšanām. Viņi publicēja pēc tam bildi, kur viņi visi deputāti sēž pie kaut kāda galda, kaut kādā fancy telpā, un tur ierakstījuši baigot tādu komentāru to, ka viņi... Tas nav mums. Jā. Kaut vai viņi varēja arī atturēties, man liekas, lapiņā. Jā. Redz, vajag tādu politisko deju uztaisīt. Katrā ziņā bija saspringa. Jā, un kā mēs redzam, koalīcija sašķīlās kārtīgi. Šajā balsojumā vieni nobalsoja par vieniem, otri par otriem, trešie nevarēja atrast pareizās telpas, acīm redzot. Un tad mēs esam ar jaunu prezidentu, kur neievēlēja koalīciju. Jaunā apvienība gribēja savilkt visus kopā, iekļaujot zaļos zemniekus. Tas īsti neizdevās. Un tad tur bija ilgi tāda, putra. Ilgi atkal putra, atkal ņemšanās, un mēs esam atkal pie 3 partiju koalīcijas. Tikai šoreiz tā ir jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie. Tieši tā. Kas ir tāds nebijis apkopojums, jo interesanti arī, ka zaļie zemnieki piekrist darboties ar progresīviem, jo, ja tā pastāstās, viņu vērtības ir atšķirīgas, pat ļoti. Es domāju, ka tur ir vairāk situācijas izmantošana vispār tik koalīcijā un virzīt kaut ko savu, un līdzīgi arī ar progresīvajiem. Bet pēdējās aktuālās ziņas, to, ka Saeimā atkal ir nodota pakete par dzīvesbiedru likumu izskatīšanu, ka valdība ir vienojusies nodot Saeimai šo likumprojektu un turpināt viņu izskatīt, kas iepriekšējā koalīcijā bija neiedomājami. Jā, tā kā varbūt jauniešiem tieši ir aktuālāk sekot līdzi, atbalstīt šādas lietas, jo es zinu tieši no jauniešu puses tas ir ļoti aktuāli. Virzoties varbūt no prezidenta vēlēšanām prom, kas vēl man likās interesanti, kas arī, ja mēs par rekordiem runājām, bija rekordgara Saeimas sēde, sastādot gada budžetu. Zināji, ka tā bija rekordgara? Tas bija iepriekšējā Saeimā. Tas nebija šogad? Tā bija 14. Saeima. Jā, pareizi. Tu man sabiedēji. Viņi ļoti ilgi izskatīja budžetu un saplānoja, un tagad mums ir... Mēs atkal tuvojamies budžeta izskatīšanai. Mēs atkal tuvojamies šitam laikam. Un tas man likās ar tāds, cik viņiem tas labi sanāca, es nezinu, jo cik es atceros, streikoja gan skolotāji, gan mediķi gribēja, vai jau arī streikoja. Daudzi streiko, daudziem nepatīk, bet... Jā. Man liekas, tā sēde bija 24 vai 25 stundas. Man liekas, 20 pat virs, jā, kaut kas. Man liekas, 28 vai kaut kas tāds. Traki gari runā. Bet, līdz galam tika un meleči, ka tā... redz, man varbūt, kā skatīties uz Saeimu šogad, vispār būtu labāk tiešām salīdzinot ar pagājušo gadu. Es nezinu, vai tā ir pareizi, jo tas ir, kā mēs regulāri sakam, tas ir spogulis sabiedrībai, un varbūt tas, ka šī gada Saeima ir citādāk, man šeit diezgan citādāk nekā pagājušā, parāda to, ka... Daudz tādu krasi, dažādāk. Jā, tāda, lai gan, man liekas, Latvijā vispārīgi nav tādas ļoti partijas, kas ir spēcīgi savā spektrā. Tā kā tie... Piemēram, mums ir progresīvie un Nacionālā apvienība. Jā, bet man šķiet, viņi joprojām arī ir gatavi sadarboties ar centriskajiem. Kaut kādā mērā, jā. Un viņi nav tādi pilnīgi radikāli noskaņoti. Saeimā jau arī, piemēram, par tādiem lēmumiem, kas tādi vispārīgi tur kaut vai, es nezinu, jāgroza, piemēram, ceļu satiksmes likums, lai pastiprinātu sodus dzērāšo. Nē, kādā gadījumā. Un par tādām, lietām, kas saprot to, ka ietekmē visus cilvēkus, nav tādas spraigas diskusijas, nav tādas traki ideoloģiskas atšķirības, loģiski visi domās to, ka, mums ir jādomā, kā mēs varam mazināt negadījumus uz ceļa. Bet, kad mēs sākam runāt par visādiem ideoloģiskajiem jautājumiem, tādi tur ir karsti.
Tur viņi ieslēdz sildītājus, jā, tā teikt. Tāda tur ir ļoti liels atšķirības un strīdi un vispārēji. Tā tam vajadzētu arī būt. To ir vērts piebilst, jo viņi pārstāv savus balsotājus, jo tā partija tika Saeimā, jo kādam bija svarīgi. Jā. Un viņi ir tur, lai pārstāvētu. Tas būtu ļoti dīvaini, ja viņi pēkšņi pārdomātu un balsotu. Zini, tavs arguments man pārliecināja. Es piekritīšu tev. Visbiežāk tas ir vidusceļa meklējums, kaut ko tur grozīt, labot, pielikt klāt no katra, lai visi ir priecīgi. Un tad, cik priecīgi cilvēki ir šogad Saeimā, es teiktu. Tā, ir mikslis noteikti. Ir bijuši daudz jautājumu, kas ir sabiedrību, tā teikt, uzkurinājuši. Tas īsti nav, protams, Saeimas jautājums, bet ļoti strauji cēlās elektrības cenas. Tieši tāpēc, ka tika paaugstināti piegādes tarifi. Tas, protams, nav atkarīgs no Saeimas. Saeima to nelēma. Un valdība pēc tam piešķīra tās atlaides, bet tāpat tas bija kaut kas tāds, ko sabiedrība pārmeta valdībai un Saeimai, kāpēc tas netika nokontrolēts, kāpēc tik pēkšņi var pacelt cenas un pielikt kaut kādus jaunus tarifus, jaunus procentus, ka tas, jau tāda lielā inflācijā sita maku vēl vairāk cilvēkiem. Protams, joprojām aktuāli ir inflācija. To daudzi sabiedrībā, tā teikt, ir neapmierināti, kāpēc netiek darīts nekas vairāk lietas labā, lai to mazinātu. Inflācijas rezultātā palielinājās arī kredītu likmes. Sabiedrība arī prasīja kaut kādu rīcību no Saeimas un valdības puses, lai samazinātu. Kaut gan tas arī īsti nav atkarīgs, jo tās likmes ir atkarīgs no Eiropas centrālās bankas. Bet tāpat tām prasa kaut kādu rīcību, iniciatīvu, un rezultātā tās iniciatīvas, piemēram, nav, jo tas vienkārši nav viņu kompetencē. Un sabiedrība neapmierināta uz valdību, jo ko tad citu vainos? Nevainos jau Eiropas centrālo banku, jā. Viņi jau ir spīdoši un jauki. Viņi dod mums naudu laiku pa laikam. Saeima naudu mums nedod. Saeima tikai ņem sev. Tad mēs arī regulāri runājam pēdējās sērijas par izglītību. Redz, kur vēl viena lieta. Pasako līdzi, kas par ko atbild, jo ir stulbi iet pie Saeimas un sūdzēties par to, ka man, ir lampa izdegusi uz ielas, ja tas nav viņa pienākums. Tas ir pašvaldības jautājums. Jā. Tā kā tā. Redz, zini, es sākumā varbūt tev negribēju piekrist par to, ka Saeima ir tik sašķelta savos viedokļos, bet tagad es sāku to pats arī redzēt visām Stambulas konvencijām un visiem tiem dzimumu noteikumiem un šausmas. Jā, tas ir, es nevaru iedomāties deputātiem to darbu, atrast to kompromisu, jo sabiedrība jau arī to visu ceļ tik augšā. Varbūt tev kā cilvēkam, kas ir politikā, vai tev ir šogad kaut kas, ko pieņēma, kas tev bija tāds, beidzot pa ilgiem laikiem pieņemts, vai arī tieši otrādi, kaut kas atkal netiek darīts, kaut kas varbūt tieši palikts 3 soļus apakaļ? Es nezinu, varbūt tev kaut kas uzreiz nāk prātā. Grūti pateikt. Es ļoti gaidu, ko Saeima nolems par atbalstu Ukrainai, jo šī atbalsta pakete drīz beidzas un ir jādomā jauni veidi, kā tieši atbalstīt bēgļus, kas pie mums dzīvo. Tas būs interesanti, kas vēl man šķiet ļoti veiksmīgi to, ka mēs drīz celsim nozīmīgi savu aizsardzības budžetu uz 2,5% no IKP, kas, tā teikt, vismaz man liek justies drošākai. Arī es tagad dzirdu to, ka aizsardzības ministrija ir iepirkusi jaunus helikopterus un visādas lietas, kas ir vajadzīgas mūsu valsts aizsardzībai, zinot to, kā viss notiek. Kas mums te ir apkārt blakus, jā. Un, sākās arī valsts aizsardzības dienests, bija pirmie iesaukumi. Tas būs interesanti skatītos, kā tas attīstās. Tas attīstīsies, bet ja tu man jautā tieši par tādiem konkrētiem likumiem, ko tieši Saeima, nevis vispār ministru kabinets ir pieņēmis, laikam pagaidām man nav nekas tāds, kas vajag krīt atmiņā. Vairāk jāizgaida, būs interesanti pasakot līdzi, kā notiks tās sarunas par Stambulas konvenciju, jo
ka pagājušajā saimā tas jau lēmums bija tuvu, bet pēdējās sēdēs vienkārši neatnāca veselas partijas, lai nebūtu saimas sēdē nemaz kvorums, un to lēmumu vispār nevarētu pat sākt izskatīt. Un tad būs interesanti, jā, kā tas notiks tagad, jo ar iepriekšējā koalīcija, kas mums bija, tad tas lēmums vispār likās, ka ir jau paslaucījis zem tepiķa un aizmirsts. Tagad tā kā tas atkal ir tā pacēlēs uz augšu prioritāšu sarakstā. Nu, baigi, izklausās. Un vēl, ko tu varbūt nedzirdēji, to, ka Saima lemj palielināt vecumu uz 20 gadiem, kad var sākt iegādāties alkoholu. Tas būs kaut kas arī ļoti liels izmaiņas. Valstī, jā. Jā, kas radīs, es domāju, lielu sašķeltību. Ažiotāžu. Jā. Nu, redz, man šķiet, jebkurš lēmums kaut vai par tiem pašiem dzērāju šoferiem, kur tu pieņem, visiem būs savs viedoklis, par citiem mazāks, par citiem lielāks. Un man arī vienmēr likās Saimai, kā viņi nevar pieņemt? Visi taču redz to pašu Stambulas konvenciju. Visi redz, ka to vajag pieņemt, visi par to runā, bet es saprotu to, ka visi manā lokā, piemēram, par to runā, bet ir blakus dzīvoklī mājā vienalga cits loks, kas runā, kā viņi pat var apsvērt kaut ko tādu, un tad ir vēl trešā māja, kur saka, kur neko nesaka. Jā, viņi skatās televizoru, kaut kādu citu filmu, jā. Netflix, jā. Nu, tā kā iet Saimai, who knows? It kā ir ok, vēl nav atlaisti un tā. Es domāju, mums ir jāsako līdzi, arī, jo ir pagājis tikai gads ir ļoti maz. Es domāju, tagad tikai tie deputāti ir sākuši aptvert, kas viņiem reāli ir jādara, kas ir tās viņu funkcijas, kā komunicēt ar sabiedrību. Jā, bija interesanti atcerēs arī, ka Saeimas priekšsēdētājs iepriekšējais Smiltēns tur ar hokejistiem čomojās, tas bija arī vesels stāsts. Jā, to es varbūt nesapratu, kāpēc tas bija tik liels notikums. Tāpēc, ka smieklīgi, ka viņš sev uzskata par kaut ko tik... Viņš gribēja būt arī uzmanības centrā. Bet, man liekas, jau tas nav nekas slikts. Viņš ir, skaitās otra nozīmīgākā persona Latvijā pēc amata. Kāpēc viņam nečupoties? Cilvēki ļoti par viņu iespēju. Man liekas, nejauki. Es domāju, tas bija bišķiņ smieklīgi. Pēc tam tie visi joki, kas bija un vispārējais, tas bija jau. Varbūt. Es laikam esmu pārtīja ka viņš būs arī basketbolus sagaidījis, bet viņš tur nebija. Viņš nebija? Nē. Kur viņš tur bija tikai prezidents un Ķirsis Rīgas mērs. Sapratu, jā. Baigi. Būs interesanti. Man likās, ka būs sliktāk, bet es domāju, ka viņi iet uz priekšu, viņi dara savu darbu un cīnās, jā. Tad mēs novēlam veiksmi jaunai valdībai, cik vairs jaunai, bet gads ir aizritējis, izskatās tīri ok. Ja jums ir viedoklis, komentāri, droši tos rakstiet, un tad varbūt izlasīsim. Labi, paldies jums, ka klausījāties. Es jums teikšu atā. Atā. Šo epizodi finansē projekts Izprot iesaisties LEM, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Paldies! Paldies un atā! Paldies, Dēlēs, pabeidzām. Cik pulkstens? Nelasi no galvas, sāc no jauna. Kur finansē Islande, Lihtenšteina grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Jā, paldies viņiem. Totāli nesačakarēju.